Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Esmu atpakaļ pārdot laimīgs MVP vērtīgākajos darījumos dažādās Latvijas pilsētās. Un kā ierasts, skatīsimies gan zemes gabals, gan privātmājas, gan dzīvokļus. Un iepriekšējā raidījumā mēs bijām Jūrmalā, paskatījāmies, cik daudz dažādi un interesanti un dārgi darījumi bija notikuši Jūrmalas pilsētā. Un šodien mēs dosimies turpat netālu Pierīgā uz Mārupi. Un es esmu jau atvēris vaļā Cenu bankas veco labo mājaslapu un lecam iekšā. Tātad esam iekšā Cenu bankā, vēlreiz uzspiežam uz Mārupe, atveram karti, paskatāmies, vai tik tiešām esam Mārupē. Mārupē tik tiešām mēs esam. Nu ko, slēgsim nost karti un skatāmies, cik mums daudz darījumu. 14 darījumu, kaut kas nav pareizi. Kāpēc 14 darījumu tikai? Gada nogrieznī tik maz darījumu Mārupē nevajadzētu būt. Te kaut kādi filtri būs mums noteikti. Aha, te kaut kas man saķeksēts bija. Visas mums lai rāda. Ok, būvs lietošanas veids, viss būs tā. Uzreiz 529 darījumi notikuši Mārupē viena gada laikā. Uzspiedīsim, kas vispār aktuālākie darījumi, kad ir pēdējo reizi aktualizēti Cenu bankas mājaslapā. Aktuālākie īstenībā tikai 20. oktobrī ielikti. Nu, neko skatīsimies no tiem, kas mums ir pieejami. Idejiski gada nogrieznī notikuši 529 darījumi. Ja būtu aktualizēti, varbūt pat vēl vairāk. Paskatīsimies, kas pēdējā mēneša, kas nesenākie darījumi, kas mums ir pieejami. Mārupē, piemēram, kas zeme ar būvi, Rožu ielā 14, skaists nosaukums, Rožu iela, vēl patam 14. numuriņš. 2 stāvu ēka, kaut kas nav gadu, varbūt nebūs eksploatācija naudots, 172 kvadrātmetri un zeme 705 kvadrātmetri. Nu, pavērsim vaļā, pastīsimies, kas tas ir. Rožu iela 14,2 Mārupē. Mārupē šādu te māju var nopirkt pat 206 000 eiro. Ļoti maigi forša māja. Šādu te māju arī Saldumu manā mīļā pilsētā. Eģiptiešu glādi. Jā, simpātiski māja. Mārupē, Rožu ielā 14. Paskatīsimies, kur ir Rožu iela 14 attiecībā pret Rīgu. Tā, nu tas ir, kur tas sanāk? Jā, nu tas ir ļoti foršā vietā izskatās. Uzbrauc uz Daugavas ielas. Un visi esam jau Ķīpsalā. Jā, idejiski, Mārupē lūdzu pa 172 kvadrātmetru māju. Šādu Mārupē var nopirkt par 206 000 eiro. Ļoti forši. Ejam, skatāmies tālāk. Un tas ir nesen noticis 20. oktobrī noreģistrēts īpašums. Paskatīsimies, kas vēl aktuāls tagad nesen ir bijis. Malduguņu ielu 1031 dzīvoklis. 17. oktobrī 20. gadā eksploatācijā nodot māju, diezgan jauns projekts, 2,5 eiro kvadrātmetrā. Paskatīsimies, kas te noticis. Ir 100 kvadrātmetru dzīvoklīt, kāds ir 260 000 atvēlējis tādam pirkumam. Jā, perfekts sludinājums sakrītas ar datiem. Un skatāmies, kas te ir Malduguņu ielā 10, pilnībā aprīkots kvalitatīvs 3 guļamistaba dzīvoklis ar terasi Mārupē. Premium klases projektā. Nu, skatāmies, kas ir premium klases projekts. 260 000 eiro šāds te Malduguņu iela 10. Nu, jā, viss te pa premium kvalitāti smukļoti. Visi ar mēbelēm, viss mēbelēts pa smuko pagid. Tiešām ar mēbelēm dzīvoklis Mārupē. 3 guļamistabas, 2 vānas istabas, plaša iestaba, izēja ar lielisku terasi, apzaņumo teritoriju, terasēju. Ding. Tā. Sajūt, kā privātmājā dzīvoklī ir kvalitatīvs mēbelējums ar visām mēbelēm. Sienas, skāpji, virtuves mēbeles no ripo, lampas no gaismas maģijas, kvalitatīvs santehnika un apdruses materiāla, koka logi, parketa grīdas sanā iekļauta 8,5 kvadrātmetru pazemes noliktavā. Tā, baigi labi, 260 000 eiro. Nu jā, un visai simpāti tiešām sajūt, kā privātmājā cilvēki rakstījuši. Bērni istaba. Nu jā, viss pa moderno. Pa 260 000 lūdzu 100 kvadrātmetru dzīvoklis, 4 istabas pilnīgi pietiek. Mierīgi var privātmājas vietā, es uzskatu, ja sirds un kaut kādi principi nav obligāti. Privātmāja vajadzīga ir zaļā zona, te arī ir bērniem, var iziet ārā paspēlēties. 4 istabas dzīvoklis, 260 000 eiro, un jums ir dzīvoklis Mārupē. Tā.
Pastīsimies vispār, kas ir dārgākais darījums gadā tikai un vienīgi ar dzīvokļiem. Dārgākais darījums ar dzīvokļiem ir 5 dzīvoklis, 2-stāvīgais dzīvoklis, arī 20. gada projektiņš. 23. maijā šogad noticis 310 koku materiālu ēkā. Tā, pastīsimies. Koku materiālu ēkā. Mēs tagad pastāmies, kur mēs, kā sauc šo projektu, Mārupas rezidents, 163 kvadrātmetru platībā šis dzīvoklīts. Jā, ļoti skaisti, gaiši viss. Pinterest stilā. Vānas istabiņa maziņa toalīte, bet laikam tā jau ir tikai viesiem vai kaut kāda. Jā, reku ir vānas istaba, 2. stāvs. Jā, skaisti salikts viss krāsas. Tas ir tādā rajoniņā, kas baigi stilīgi uztaisīts, jāatzīst. Tā ir, kas tā sanāk? It kā tie ir dzīvokļi. It kā dzīvoklis, bet paga. Pieejamā ir Dvīņu māja. Jā, Dvīņu māja. Jaunajā ciematiņā. Jā, 2-stāvīga Dvīņu māja. Zeme 522 kvadrāti, būs 163 kvadrāti. Pa 310 000 eiro lūdzu, jūs jau varat Mārupē dzīvot pilnīgi jaunā projektā. 163 kvadrātmetri manā skatījumā pilnīgi perfekts izmērs. Un atkarībā jau, protams, cik ģimenei ir iedzīvotāji un cik suņi un kaķi, bet idejiski optimāls izmērs un arī, kad bērni izaugs lieli, noteikti varēsiet būt priecīgi, ka jums nav 270 vai 370 kvadrātmetru māja liela. Labi, patīsimies, kas ir noticis pa zemju darījumiem. Mārupē, Pierīgā. Ok, mums uzreiz izlaiž ārā pirmais 1300 kvadrātmetru zemes gabals. Pa 395 000 eiro? Te kaut kas nebūs īsti riktīgi. Tā man nelīmējās īsti kopā. Cena norādīta par māju ar pilnībā pabeigtu iekšējo apdari. Te jau ir kaut kas savādāks. Šito te mēs neskatīsimies. Te jau noteikti kaut kas, viņš ir, cilvēks jau reku projektējis ir un it kā ticams un apstiprināts rādās, tā visticamāk arī tā arī ir 4-stabu būve. 4 stabu, 123 kvadrāts, 650 kvadrāts zeme. Cena norāda par māju ir pilnībā pabeigta iekšējo apdaru Dvīņu mājas sekcija ar savu neatkarīgu un apzaļumot zemes gabalu. Katra sekcija ir savs pilsētas ūdens un kanalizācijas pieslēgums, apkur gaisa, ūdens, siltums, sūknis, visā mājā ierīkotas siltās grīdas, bet tā cena man kaut kā neštīmējās kopā. 230, 395. Tāpēc mēs skatīsimies kaut kādus citus darījumus, kas ir notikuši Mārupē. Reku te ir 1,5 hektārs noticis interesants komerces objektu zonā. 265 000 eiro. Jā, kaut kāds komerces apbūve var tikt veikta. Jā. Komerces zonā. 290 ieliks, 265 000 pārdots. Labi, lauksaimniecībai reku atkal kaut 17 000, tas ir 1 hektārs un 7000 kvadrātmetri. Lauksaimniecībai noteikti jau, ka tur ilgtermiņā tiks. Šobrīd Caurupmājas apbūves teritorija viss skaidrs, bet vispār jau transformējas uz rūpniecisko apbūvi. Jā, tas jau ir, ka mežiņš vēl kaut kad bijis, doši jau izcirsts sen, bet vai rādās vēl, ka ir. Ja šobrīd ir, reku blakus jau mēs redzam, ka te jau ir visur rūpnieciskā apbūve, līdz ar to tad privātmājas te būvēt nebūtu loģiski. Un, attīstīt kaut kādu komercu uzņēmēju darbību, ļoti laba vieta, blakus viss infrastruktūra arī izveidota, kaut kāda blakus uzņēmuma, elektrības jaudas, tas nozīmē, ka blakus visur ir pieejams un pietiekoši, tikai jāņem jādarbojās. Atšķirība cenā arī nedaudz nolaista cena, teiksim tā. Lielā iela 117 privātmājām. Šitas jau interesanti, bet arī 4900, rekutēji 1 hektārs sadalīts 2 daļās, pa 2 domājamām daļām. Droši vien cilvēks izdomājas, kāpēc ne? Lielā ielā 117, pastīsimies, cik bija kopējā cena ielikta. It kā 229 000, pushektārs, pastīsimies kadastrā. Kadastras.lv, tad mēs varam smuki visu redzēt, kā ir realitātē.
Cik reāli liels tas gabals ir bijis? Kurš tur ir tirgots? Tā, nu, jā, pushektārs. Pushektārs, viss ir korekti. Visi korekti. Pushektārs. Kur mums te palika lielā iela 117? Jā, pushektārs. Ja tas ir vai nu daudz dzīvokļu abūs teritorija vai privātmāja. Reku te ir privātmājas un te ir daudz dzīvokļu abū. Tiek pārdots Zemesgales Mārupē. Kopējā platība 4997, atļautā izmantošana daudz dzīvokļu dzīvojumos abūs teritorijā. Nu skaidrs, kāds nopirka un būs daudz dzīvokļu māja šeit. Piebraukšana un gājēji celiņi klātas ar Burģekmenes ceļu segumu. Ielas apgaismojas elektrību, ūdensapkārt, kanalizācija, gāze. Viss skaidrs. Ja gribat būvēt un attīstīt kaut kāds daudz dzīvokļu māja projekts, kur uz pushektāru to var mierīgi izdarīt, nu, 3 stāvu māju būvējiet augšā droši, nu, kopā, nezinu, iekšā 50 dzīvokļus iztaisiet. Vai tik daudz sanāks, tikai šaubos. Bet tā, nu jā, jāskatās, kur, piemēram, te ir uz nezinu, cik te arī te izskatās, nu, lielāks bišķiņi. Reku te uz pushektāra ir 2 ēkas uzliktas, un te īstās hektārs uz 4 ēkām, un uz 2 ēkām ir 1 pushektārs. Tā izskatās, pastīsimies vēlreiz datos šeit. Tā. Te jau nemaz, reku te jau šitien viss jau notiek, reku te jau 1,2 hektāriņi. Šitā sanāk tas, vai ne? Jā. Jā, tā arī ir. Nu, jā. Reku te 121, 119, 117. Tad te ir 117, nu reku te jau šitien kadastrā vēl neviena bildi. Nu, viss te operatīvi ātri notiek tajā Mārupē. Viss notiek žiperīgi. Te jau mierīgi reku 2 daudz dzīvokļus būvēs, tā izstāst pēc daudz dzīvokļu mājām, un reku te vēl būs 2 iespējams. Nu, jā. Tādi darījumi Mārupē šodien. Tā, pastīsimies varbūt vēl kādu privātmāju dārgāko. Tas jau pats interesantākais, vai ne? Dārgākā privātmāja Mārupē 2000. Ulala! Te nu viņi ir. Pavisam nesen, 17. aprīlis. 23. gads. Jaunburtnieku iela 3. Viss notiek. Būve. Gigantika. Kas šitā nav? Austra šitā nepārdeva. Vai arī es kļūdos? Jo, wow. Wow. Kas pa mājām. Wow, cik skaisti istaba. Dizains, elegance, modernisms, viss savienojās vienā. Wow, super skaisti. Wow, cik skaista māja. 700,000. Jūrmalā šitādi, man liekas, maksāt kaut kādu 1,700,000. Skatoties visu to, ko mēs skatījāmies pagājušajā raidījumā Jūrmalā. Wow, skaista. Nu labi, Jūrmala. Skaisti, ļoti skaisti patiesībā. Šis viss ir baudāms dizains, acīm patīkams. Kāds kabinets priekš kunga vai priekš kādas kundzes. Droši vien priekš kunga krāsās spriežot. Nu, baigi feinā māja, jāsaka. Nu, nav nevainas. 730,000, un jūs varat Mārupē dzīvot 615 kvadrātmetrīgā ēkā. Bet vai jums to vajag? Nu, vēl vienu Gerberu ielu 6. Kāpēc ne? Akals 638 kvadrātmetrus. Tas iespaidīgs mājas ir būvēts. Kurā gadā šitā ir nodota eksploatācijā? Eksploatācijā 2005. gadā Gerberu ielā. Nu jā, nu arī jau te jau var just bišķiņ 2005. gada eksploatācija. No, dzeltenu ķieģeļu apdarīt, baigi skaisti. Nē, nu viss jau ir pa wow, pils. Kārtējā svarzālīt, masāžu kušet. Šitā tad bija šitā arī ļoti skaisti. Lai gan droši jau, ka viņai veikta atjaunošana ir bijusi. Kaut kāds remontiņš pēc tā 2005. gada. Tā kā ielikta, tā arī pārdot. Nu, tā kā pēc grāmatas 07. 03. ielikta, 04. 07. pārdots. 4 mēneši. 650,000 cena nav nolaist. Viss cieņa. Malaģets. Nu vēl vienu, tu baigs, nu kas tas mājas? Baltlāču.
Baltlāču iela 11. Ielas nosaukums patīk Baltlāču. 403 kvadrātmetru māja. Nu, te čāļi būvē ar attieksmi, tā teikt. Jā. Smuki. Violets sienas. Interesanti krāsa izvēlēta. Jā, bišķiņ arī jau tāds morālais novecojums bišķiņ virtūs iekārtai. Te gan viss tāds atjaunots izstās. Zaļš vai pelēku, ok. Nu, jā, ok. Neteikšu, manā stilā nav, bet kāda stilā tas ir bijis? Nu, tieši tā. Bet šitas te vai vispār varētu būt īstais sludinājums. Martas. Jo, redziet, bišķiņi atšķirās Baltlāču iela 11, un te rādās Martas, šits nebūs īstais, mēs slēdzam nost viņu. Skatīsimies pa 580,000 Pilskalnu iela 11, un Pilskalnu iela 15, un Pilskalnu iela 15. Un kur tā kāds attēls mums būs vai nebūs? Nā, bet it kā rāda, ka sludinājums ir. Tā sludinājumi. Bildes nav sludinājums, ir bildžu ārektēra attēla. Kādas mājas pārdodās pa 580,000 eiro? No, parādīs, kad bildi. Pilskalnu iela, tur baigi dārgās mājas, tajā Pilskalnu ielā ir. Reku mums parādīja. Pilskalnu iela 4, paskatīsimies. Gada sākumā ielikta un jau aprīlī pārdota. Nu, tā, zin kā, no lēmuma līdz pārdotam īpašumam, tie visbiežāk apmēram 3 līdz 6 mēneši tādiem ļoti dārgiem īpašumiem. Koka apdara. Dzīvojamā istaba, kur skito teļuku visu var skatīties. Nu, tāds savs stiliņš, daudz koks izmantots, es skatos. Galdniecība patīk šitam cilvēkam patikusi. Pirtiņa. Šitās stiliņš. Ok. Nu, tādu ēku mēs varam nopirkt pa 570, 359, baigi lielās tas mājas viņi cēluši ir, kurā gadā šī celta ir 14. gada eksploatācijā nodota. Nu ko, dāmas un kungi, paldies jums, ka skatījāties Pārdod laimīgs kārtējo nekustamo īpašumu tirgus apskatu. Šoreiz bijām Mārupē un tiksimies atkal nākošajā reizē. Un nākošajā reizē mēs skatīsimies Babītes pagastu, Babītes novadu, Babītes pagastu laikam tas sanāk. Un skatīsimies, kas pa īpašumiem tur pie Babītes ezera, kas tur apmēram darās. Tā kā paldies, ka skatījāties un uz tikšanos atkal nākošajā reizē. Čau!